Nu gribas man par to skolu un par izglītību parunāt. Un parunāt par mīļo latviešu valodu. Tā kā mans burbulis ir ļoti liels un es zinu, kas notiek visur, tad vai tiešām cilvēkam, kas vada kādu nodaļu, vai tiesnesim ir savas sekretāras gramatikas kļūdas darbā jālabo? Un tie nu gluži nav tikko no skolas sola. Tie ir 30 gadnieki. No skolām nāk ārā jau gadiem cilvēki, kas neprot rakstīt. Arī lasa minimāli, un es teikšu, arī runāt neprot. Nu, ja nu paņem vienu tādu pārgudru grāmateli, un tad to iekaļ galvā, un drillē viens un tos pašus, un viņiem liekas, ka viņi ir tik gudri, un tad viņi sameklē pa lielu naudu vēl kaut kādu kauču, un tad viņi saka tiem, kas viņiem kā ko aizrāda, ka piekasās. Es taču tāda varena, es taču tik ļoti gudra esmu, vai gudrs, jā, nav svarīgi, kāds ir dzimums. Mums ir pārāk daudz skalotas smadzenes. Nu, nevar cilvēkam teikt to, ko viņš grib dzirdēt. Tām nav palīdzība. Jā, tauta runā, ka man ir asa mēle. Nu, ir. Nu, nenoliedz. Bet visas lietas ir jāsauc pareizos vārdos. Nu, atvainojiet, kas ir stulbs, tas ir stulbs, un kas ir muļķis, tas ir muļķis. Arī tādu mums ir. Mums ir viss pilns komplekts. Tik ilgas gadus cilvēki, kas ir labi izglītoti, kas tiešām ir gudri un kam sirdskrūtīs, bija nobīdīti malā, jo pa priekšu gāja šie te. Nu kā, viņi man atgādina tādas spāņu gliemežu. Lien, sliede, paliek, jēga nav. Ziniet, kā es ar viņiem daros? Man ir dārznieka duncītis, labs duncītis, šņiks un uz pusēm. Un kompostā iekšā. Es jau neiešu pudeles piešmucēt, kā dažlaps stāsta. Un viss. Kāds teiks, ak, Dievs, kāds briesmīgs cilvēks. Nu, bet šobrīd ir tā, vai nu es, vai nu gliemežs. Ir vietas, kur viņi ir noēduši lauku pliku un plikos struņķos sēž gliemeži, un neaizmirstiet, viņi arī vairojās. Un nevis šausmināties vajag, bet attīrīt savu vidi, arī no gliemežiem. Un visādiem citādiem lipekļiem arī. Arī ar sevi ir jātiek galā. Un ir vērts ar sevi parunāt. Mēs visi esam cilvēki ar cilvēciskām vājībām, ar slinkumu, protams. Mēs visi esam slinki. Bet ir lietas, kas ir jāizdara tūlīt un tagad. Un tur nav vairs ko domāt, jo uz pasaules jau sen viss ir izdomāts. Rīcības cilvēki ir vajadzīgi šobrīd. Nu, un tā kā es tā redzu uz priekšu, labi redzu, tad, protams, ka tās būs sievietes lielākoties. Sieviete ir spējīga vienlaicīgi 3 darbus darīt un vēl uz priekšu redzēt. Bet vīrietim, neapvainojieties lūdzu, jūs redzat tikai to, kas ir zem kājām, un tikai tas, kas ir degunkalā. Pat nav vērts par 2 darbiem, ko var darīt, lai būtu mazāk pūļu un laika jātērē. Ir tikai šī te, nu kā zirgam klapes. Un tagad to atkal var redzēt. Jā, mums Dievs ir vairāk iedevis. Un tad nezinu, kāpēc. Nu, atvainojiet, bet tā pasaule jau turas sieviešu pleciem. Neviens vīrietis nevarētu piedzimt, ja nebūtu māte. Un laba māte ir tā, kas ir stingra, kas mīl savu bērnu un kas rāda bērnam labu piemēru. Labu piemēru, labu uzvedību. Pieklājīgu uzvedību. Jā, atkal viss atcitās pret vārdu cieņa. Ja šodien bērns kādu neklausa, man viņš neciena. Bērnam ir arī tēvs.
Nu, tad, ja viņš neciena savu sievieti, diez vai viņa bērns cienīs savu māti. Viss ir savstarpēji sasaistīts. Jā, mums ir jārunā vienam ar otru. Bet šodien ļoti daudzās ģimenēs ir sacensība, kurš ir labāks, kuram lielāka vara. Nevajag varu, vajag mīlestību. Un mīlēt nozīmē dot. Nedomājiet, kas man par to būs. Nedodiet bērniem naudu un dārgas mantas, viņiem to nevajag. Dodiet savu mīlestību un savu laiku viņiem. Nesēdiet telefonos, kamēr nav par vēlu. Sakāmties vajag. Un tā kā mani kampi Terēze ar Miķeli, un Miķels un Terēze ir tie, kas saka, mana mīļā laumiņa, paldies jums par tiem skaistiem vārdiem. Man prieks jums palīdzēt. Un es nedomāju par to, ka tur man slavēs. Slavē. Paldies Dievam, man ir imunitāte. Ne jau apzināt vai neapzināt, mēs esam slikti vai labi. Un kas ir labs un kas ir slikts? Visi kļūdās. Ir jāatzīst savus kļūdas. Un ja grib kaut ko labot, ir jāmeklē palīdzība. Un šodien ir jāpadomā, kā mēs visu šo, kas ir noticis vairāk kā 30 gadu laikā, varēsim vērst uz labu. Un mēs varēsim. Atā!